Nina, pastāsti lūdzu par atvilknēm un to veidiem. Es tev varētu pastāstīt par organizatoriem īstenībā. Zini, kas ir interesanta lieta? Ka ir ļoti daudz iespējas organizēt to atvilkni, nevis vienkārši ielikt to ielikni, bet arī papildināt ar visādām featurām interesantām. Šeit ir ieliknis galda piedarumiem un papildus vēl ieliknis naža turētājs. Un tad mums ir vēl iekšējā atvilkne, un tad ir papildus atvilkne, kur ir ieliknis garšvielām un arī organizators cepešpapīram un tam folijam. Līdz ar to ir diezgan daudz opcijas. Re, kur ir vēl? Nē, tas nav viss, nāc. Šeit ir arī rāmis, piemēram, kur var salikt pudeles viskaut kādas, un tad viņš piemagnetējās pie tās malas, un tad viņš nekustās, un jūs varat brīvi arī tur salikt viskaut kā interesantāku. Un tad ir arī statīvs šķīviem, ja, piemēram, nav augšējie skapīši un gribās likt kaut kaut normāli to šķīvjus, tad mēs viņu noregulējām, un tad mums arī viņi glābāja šitā, nekur nebraukā un ļoti stabili stāv. Tā kā diezgan lielas tās un plašas opcijas, un atvilknis aizgāja daudz tālāk un progresēja tā kā savā attīstībā. Šādas var iebūvēt tikai saliņās vai arī citur viņas var? Nē, jūs varat brīvi kaut vai skapī varam iebūvēt, protams, ja ir nepieciešams, bet nē, tās ir parastas pielāgojamas atvilknes. Mēs varam likt viņu arī parastajā virtuvē, gan arī salā un arī garajos skapjos, tā kā pielāgojums viskam kam. Ja tev vēl būs jautājumi par atvilkņu organizāciju, noteikti raksti komentāros, mēs uzreiz atbildēsim.